Sveicināti podkāstā Tu te. Uz šo podkāstu aicinu parasti cilvēkus, personības, kas var vienkāršā veidā sarunā pastāstīt pat reizēm par sarežģītām lietām, procesiem, kas notiek izglītībā, pētniecībā, inovācijas jomā un arī nedaudz biznesā. Šodienas raidījuma viesis vai viešņa mums ir Rasma Pipiķe. Ja man jāskatās ar tevi iepazīnos, es teikšu apmēram 2 gadus. Varbūt tu vari man precizēt, ir tā? Būs kādi 2 gadi, jā. Jā, 2 gadi. Varbūt bišķi vairāk. Varbūt, jā. Jā, tā ir pētniece, kur pēta cipariem, skaitļiem, vērtībām ir nozīme. Ja es paskatījos tādu, noteikti tu kādu informāciju no sevis piemetināsi, bet tu šobrīd esi tāda aktīva sabiedrības līderi par dažādām jomām, par tām noteikti parunāsim vēlāk. Tu esi arī doktorante, pētniece. Bet tev ir virkni dažādas idejas, iniciatīvas, ko tu esi sākusi īstenot tieši sabiedrības domas vai aktivizēšanā, politikas veidošanā arī. Jūs varbūt tu vari padalīties par to savu karjeras gājienu īsumā, kāpēc tas ir tāds bijis tādus zīmīgākos pieturas punktus līdz šodienai. Labi, ja tu saki, Sigita, ka es esmu pilsoniski aktīvs cilvēks, tad ir kaut tādi momenti, kurus es uzskatu par ļoti vērtīgiem, kur ir izdarīti manas dzīves laikā, manas profesionālās karjeras laikā. Un viens no tādiem noteikti ir šiem te pilsoniski aktīviem cilvēkiem. Pilsoniski aktīvi cilvēki veido nevalstiskas organizācijas, biedrības un nodibinājumus. Un ļoti ilgu laiku tā kā nebija tāda īpaša diena, kurā mēs pieminētu šos cilvēkus, kur mēs viņus godinātu, kur mēs pateiktu viņiem paldies par to, ka viņi dara to darbu brīvprātīgā kārtā, vai citi cilvēki profesionāli visu savu dzīvi pavada šādā nevalstiskā organizācijas sektorā. Un kādreiz pie manis iesoļoja viens jauns puisis, jurists, un viņš teica, nav šāda diena. Un tad kopā ar Mārtu Liors Kadmanu mēs izveidojām šo īpašo vispasaules NVO dienu, kur faktiski man bija tas prieks dot cilvēkiem to, ko viņi nevar varbūt izdarīt, bet es uzzīmēju ceļa karti, kā mēs līdz tam varam nokļūt. Un vispasaules NVO diena, tātad visā pasaulē sākumā neviens nezināja, ka tāda diena ir. Un Latvijā arī viņi tā kā īpaši neatzīmēja. Parasti jau tā notiek savās mājās. Tev varbūt netik ļoti atzīst, kad tev sāk atzīt ārvalstīs. Tad saka, jā, paskatīsimies šo cilvēku vai paskatīsimies šo organizāciju, ko viņi spēj. Un notika tā, ka jau visos kontinentos sāk svinēt vispasaules NVO dienu, un tad arī Latvija tā kā publiski atzina, ka šī diena ir īpaša. Un man liekas, ka tas ir tāds ļoti nozīmīgs. Tas nav tāds kaut kas taustāms, bet tomēr es vēlos pateikt, ka šai dienā ir ļoti nozīmīgi pateikt paldies arī tiem cilvēkiem, kuri ir gājuši bojā, lai uzlabotu pasaulē situāciju, vienalga kurā tēmā. Jo ir cilvēki, kas iet bojā, palīdzot citiem. Un tas, manuprāt, ir tāds ļoti zīmīgs moments, kad cilvēks var atzīmēt otra cilvēka dzīves nozīmīgumu, ka viņš ir veltījis to pasaules glābšanai. Man tas liekas ļoti fenomenāli. NVO dienā tas vai jā, tieši tā. Jo tai NVO dienai ir tādi vairāki principā uzdevumi izteikt to, ka ir svarīgi pilsoniski aktīvam būt, pateikt paldies tiem cilvēkiem un arī pieminēt tos, kuri ir gājuši bojā. Jā, 3 tādas. Un tā ir tāda viena lieta, bet, protams, ir vairākas tādas lietas, kuras ir bijušas, manuprāt, sabiedrībā ļoti nozīmīgas. Viņas nav bijušas risinātas, un man ir bijis prieks būt klāt un ar savām zināšanām palīdzēt tām noritēt. Super. Bet noteikti par to, ko vēl tu esi darījusi, vēl darījis un dari, mēs uzzināsim par to, kā saka, tavu līderību, drosmi, mainīt domāšanas un tā tālāk. Bet pirms nelieliem jautājumiem īsi ekspresa jautājumu 10, kur tev, Rasma, vajadzēs ātri pēc sajūtas, bez garas paskaidrojuma izvēlēties šis vai tas. Tad sāksim. Lai skatītājs vairāk saprot, kas tad ir Rasmas tas domāšanas stils, veids, uz ko viņi skatās. Nevar sagaidīt. Nevar sagaidīt 10 jautājumus. 10 jautājumu. Ātra domāšana vai dziļa domāšana? Dziļa domāšana. Vienatnē, starp citu. Super. Efektīva pārmaiņu ieviešana augšējā vadība vai darbinieku iniciatīva? Abi.
Abi, nevar izvēlēties vienu labi. Es varu izvēlēties, bet es arī varu paskaidrot. Visas problēmas sākas no galvas. Tātad, ja nav vadītājos, noteikti tas nebūs arī darbiniekos. Tad, jā, ok, tas sanāk kaut kur augšējā vadība. Tad, kas ir pirmajā vietā? Cieņa vai efektivitāte? Cieņa. Cieņa. Līderim ir svarīgākais empātija vai drosme? Emocionālā inteligence. Trešais variants. Ļoti labi. Kā reaģēt uz pretestības pārmaiņām? Saruna vai politika? Ilgstoša pilnāšana, draudi. Viss strādā, kas sasniedzam mērķi, kā var sasniegt mērķi, tad visas metodas ir labas. Protams, tās, kuras ir atļautas ar likumu. Kokrūpniecības nozarei nākotnes tas potenciāls slēpjas tajā ilgspējā vai tehnoloģijās? Es domāju, ka abos. Jo, principā, tehnoloģijas tas ir tikai līdzeklis, lai mēs varētu nodrošināt šo ilgspēju. Tad ilgspēja sastāv no 3 lietām. Vide, cilvēks un ekonomika. Un es domāju, ka katrai lietai ir nepieciešams arī kaut kādas jaunas tehnoloģijas. Dažādība uzņēmumā nozīmē resurss vai uzdevums? Gan. Nesliecās uz vienu pusi. Ja? Kā veidot iekļaujošu kultūru uzņēmumā? Cilvēciskas attiecības vai vajag vadlīnijas? Tam vajag būt vadītāja galvā. Vadītāji. Jo tiešām esmu sapazinusies un zinu organizācijas, kur viss ir aprakstīts un nekas nestrādā. Un ir organizācijas, kur nekas nav aprakstīts, bet viss strādā. Tas tā kā Japāņu kultūrā reizēm redzam virskārtu, beigās neredzamā sadaļa, kas to visu forši darbina. Ja jāizvēlās viens mērķis nākamajiem 5 gadiem mainīt sabiedrības attieksmi vai pilnveidot vadītājs? Viens. Uz ko? Klusuma pauze. Jā, klusuma pauze, tāpēc, ka man ļoti nepatīk vispārinājumi. Es gribētu teikt, sāksim katrs pats ar sevi. Jo uzliekot uz vadītājiem, es arī gribu teikt, jā, es kādam atdodu to atbildību. Uzliekot uz sabiedrības, tas ir atkal es kādam uzlieku, bet es vēlētos teikt, tāda pozitīva, cieņpilna un jebkādā veidā tāda rīcība ir laba tad, ja tu to dari pareizi, arī tad, kad neviens neskatās tev uz pirkstiem, vai tu to dari pareizi vai neskaties. Un sabiedrībā mēs esam pieraduši dzīvot pēc kaut kādiem sabiedrībā pieņemtiem standartiem. Un, jā, es teiktu tā, arī tas mesiānisms, ka mēs visu laiku uzticamies kaut kādiem tiem cilvēkiem, tiem baltiem lāčiem, kuri atnāks un izglābs pasauli. Tas tā nenotiek. Tu savu dzīvi vari organizēt pats ikdienā un negaidot ne uz sabiedrību, kas tev it kā kaut ko aizliedz, un arī neskatoties tikai uz līderiem un tikai sakot, es viņam sekošu, ja man kaut kas patiks. Ja? Tad dzīvo savu laimīgu dzīvi, es teiktu tā. Tā jau arī daudzās garīgās praksēs pa priekšu sāc ar sevi. Esi piemērs pārējiem. Tā. Tavas top 3 lietas, pēc kurām tava ikdiena vairs nav iespējama. Iespējams, es vienu zinu, bet varbūt es kļūdīšos. Pasaka, kur tā ir? Feldes. Labi. Es teikšu tā, ka es varu iedomāties savu dzīvi bez peldēm. Jo tas ir augsti. Tas beigās ir augsti. Bet bez kā es nevarētu noteikti iztikt. Tā būtu noteikti gara pastaiga, kuras ietvaros es noteikti veicu visādas pārmaiņu procesus sevī, akumulēju zināšanas, pārvāru tās un tad saprotu, kas ir tas, ko es varu vai nevaru. Un pastaigā, noteikti garā pastaigā var saprast, cik daudz es varu un kad vēl ir iekšā. Otra lieta, ko es noteikti, bez kuras es nevarētu, tā būtu tāda 3 zelta stundas manas pašas dzīvē, kas ir no rīta, 5 no rīta. Un noteikti es nevarētu bez cilvēkiem, kurus es ļoti mīlu un cienu, un kuri arī piedalās manis pašas veidošanā. Un tādi ir daži, ar kuriem man ir ikdienā ļoti svarīgi uzturēt šo saikni. Un es esmu pateicīga tiem cilvēkiem, ka viņi ir ienākuši manā dzīvē. Un tas nenozīmē, ka tā ir tuvākā ģimene. Iekrītu.
Klausītāji, skatītāji, jūs jau redzat pēc šīm atbildēm, kad Rasma ir ar savu viedokli, viņai ir savs redzējums. Nevienmēr ir, kā saka, iet pa rāmjiem vai apkārt rāmjiem, bet ar savu uzskatu. Tādēļ es uzskatu, ka mūsu saruna nākamā tie jautājumi būs gana vērtīgi un arī aicinu ieklausīties. Varbūt kāda forša atziņa, ko mēs katrs varam paņemt, lai kurā organizācijā vai uzņēmumā mēs būtu. Es tev aicināju uz šo podcastu. Mums varbūt savā starpā bija varbūt tā terminoloģiskā atšķirība, ko es saredzēju. Es aicināju ar mērķu atzīšos uz pārmaiņu vadību, kas man varbūt šobrīd ikdienā tāds aktuāls ir. Bet Rasma uzreiz teica, nē, es esmu par dažādības vadību. Tas ir tas, par ko man vairāk šobrīd sirds deg. Un varbūt tāpēc arī pirmais, tas ātrais jautājums, varbūt izskaidrot no tāda akadēmiskā viedokļa vai zinātnisma, kas ir tās atšķirības, lai nesajauktu te turpmākajā procesā. Tad dažādības vadība un pārmaiņu vadība. Jā. Es centīšos īsi. Jā. Tātad ļoti ilgus gadus un noteikti arī ļoti daudz tas, ko mēs esam redzējuši, vai cilvēki, kuri strādā organizācijās, cilvēku vadībā, ir domājuši par to, kādā veidā veidot komandas, kuras ir, kā es saku, pārstāvēti ir visi sabiedrības pārstāvji. Jā. Lai mums ir sievietes, lai mums ir vīrieši, lai mums ir cilvēki ar invaliditāti, lai mums ir dažādu reliģiju pārstāvji un tam līdzīgi. Un daudzus gadus es arī ar šo ļoti cieši nodarbojos, un Latvijā ir institūcijas, kuras ar šo jautājumu ļoti cieši nodarbojas, un darba likumdošanā mums ir ierakstīts, ka mums ir jārespektē šie visi sabiedrības grupas. Un to devē par tādu dažādības vadību. Un, principā, šis koncepts viņš ir ienācis dibinot arī Eiropas Savienību. Parādīt to, ka arī vienāda samaksa par vienādu darbu tiek visām grupām nodrošināts vienāds. Un ļoti ilgstoši tad šī koncepta tāda iedzīvināšana notika visās valstīs. Un, sākot studēt doktorantūrā, es arī tādā ļoti lielā mērā biju paļāvusies uz to, ka es varēšu šo konceptu kā ilgstoši analizēt, saprast un domāt par to, un kā labāk un tam līdzīgi. Līdz pagāja 2 gadi, un tad es sāku saprast, ka tomēr tas nav tas, kas ir nepieciešams organizācijām un uzņēmumiem. Un es ļoti ilgstoši, skatoties uz Latvijas ekonomiku, domāju, kas ir tas, kas mums neļauj? Kāpēc tie igauņi vienmēr ir par mums? Man šis jautājums tirda arī urda. Tieši tā. Un es sāku skatīties produktivitātes virzienā. Es sāku skatīties, kas tā produktivitāte, kāpēc Latvijā tā produktivitāte, lai arī nedaudz uzlabojās pēdējo gadu laikā, tomēr neiet tā. Un, protams, viss ir šūnu līmenī, kā mums daudzreiz saka, vai ne? Un līdz ar to es sāku skatīties uz to, kādā veidā augstākā līmeņa vadības komandas uzņēmumos tiek organizētas, tiek veidotas un kas notiek, kas ir tajās komandās iekšā tāds, kas to rezultātu rada. Un principā sanāk tā, organizācijas rezultāts ir tas atspoguļojums tam, kāda ir tā mana komanda. Un es pati esmu vadījusi uzņēmumu, kurš Latvijā mēģināja iedzīvināt 3-dimensiju tāfeles bērniem, lai viņi labāk saprastu ģeometriju un telpisko domāšanu. Un mēs 7 gadus, es teikšu atklāti, nomocījāmies ar manu partneri, ar kuru mums kopā bija šis bizness. Un beigās mēs viņu šo biznesu izbeidzām, jo tāpēc, ka mēs savstarpēji nevarējām sadalīt to, kā mēs redzam šo uzņēmumu attīstamies nākotnē. Nekas, mēs ļoti labi. Bet tas nebija tirgus, ka pieprasījums nebija. Tas bija jūsējais. Es domāju, ka vairāk tiešām šī labi, protams, jebkuram produktam tev ir vajadzīgs laiks, lai cilvēki viņu iepazītu un tad pateikt, jā, šis ir tas, kas man ir vajadzīgs. Un tad, kad tev nav maize un sviests, tad varbūt tomēr pa kūku tu domās pēdējo. Un teiksim tā, ka tā tāfele varbūt bija tāds vairāk kūkas projekts, ja? Bet jebkurā gadījumā nevienam nekas netiek pārmests, vienkārši tās secinājums manējais bija, ka tomēr ir vajadzīgs veidot to vadības komandu tādu, kas ir no dažādiem
ar dažādām izglītībām, ar dažādām pieredzēm, ar dažādiem arī šiem te redzējumiem, kā mēs gribam ieguldīt savā uzņēmumā, arī finanšu līdzekļus, kā mēs vēlamies, kādas ir mūsu vērtības, vai piemēram, kāda ir mūsu lēmumu pieņemšanas ātrumi, un kāds ir mans sociālo tīklu plašums arī. Ja? Un tieši šādā veidā, skatoties šiem jautājumiem, es atradu teorētisko pamatojumu tam, ka tiešām šāda teorija ir, kas var palīdzēt veidot šīs te komandas. Un tas mans uzdevums, mans disertācijas ietvaros ir tiešām atrast šos komponentus, pēc kuriem mēs varam veidot komandas tādas, kādas ir nepieciešamas, lai mēs labāk sasniegtu savu mērķi. Un es teikšu tā, tas ir pilnīgi vienalga kādā komandā. Vai tev ir 3 darbinieki, vai tev ir 30 darbinieki, vai 333, vai 3333 darbinieki. Bet tad ir jautājums, ja runā par kādas vērtības, kā ieguldīt līdzekļus, izglītības, tas jau ir līdzīgi arī pārmaiņu procesos, korporatīvu sociālā atbildība, kultūras tam līdzīgi. Tas, ar ko tad viņš ir atšķirīgs no tiem iepriekšējiem? Kas tad ir tas atšķirīgais? Manā izpratnē pārmaiņu vadība, jā, protams, jebkas, kas ir pārmaiņu vadība, bet es tieši cenšos un mēģinu atrast modeli, pēc kur es vēlos izveidot matricu un piedāvāt šo matricu uzņēmumos. Lai uzņēmums, kad nāk kopā un vēlās kaut kādu savu veidu to mērķi sasniegt, un, protams, ekonomikā peļņa ir viens no svarīgākajiem mērķiem, tad, lai šī matrica tev būtu, pēc kuras tu sāktu vadīties, veidojot šo komandu. Kāpēc? Tāpēc, ka tomēr pētījumi rāda, ka bieži vien uzņēmumos mēs veidojot jaunus uzņēmumus, cilvēki tiecās piesaistīt sev līdzīgus cilvēkus. Ja? Un tad mēs tagad sēžam vienā grupā un domājam, kāpēc mums nekas nesanāk? Tāpēc, ka mēs visi esam vienādi, mēs visi esam tikai ideju ģeneratori, bet mums ir vajadzīgs tas cilvēks, kas skatās uz pirkstiem, kas kontrolē, kas pārbauda, kas publicitāti, kas finanses, vispārēj. Tātad man ir vajadzīga tā pirmotnējā matrica, uz kuras balstoties es varu ieliet un tad to sveci izveidot un tam līdzīgi. Bet, protams, tas nav pretrunā. Tas, ko es esmu analizējot literatūru, sapratusi, ka biežāk ir vieglāk fokusēties uz tām afirmatīvām akcijām, kas ir, lai mums zālē būtu 5 sievietes un 5 vīrieši. Vai lai mums zālē būtu tās visas sociālās grupas. Bet tomēr tas produktivitātei nepalīdz. Un, manuprāt, ļoti grūti pēc tāda laika, kad ļoti ilgstoši mēs esam domājuši par vienu to sociālo iekļaušanas aspektu, pievērsties tam, ka mums ir jāskatās daudz dziļāk. Un pateikšu vēl tikai pēdējo pie šī. Tātad šī dažādības vadība, kas Latvijā faktiski tāda definīcija nepastāvēja, es izveidoju šo definīciju latviešu valodā. Latvijas Zinātņu akadēmijā šo definīciju reģistrēju. Un tas mans piedāvājums ir nekur nepaliek sociālā iekļaušana. Sociālā iekļaušana ļoti nozīmīga, lai cilvēki varētu pašrealizēties, lai cilvēki varētu piedalīties sabiedrībā nozīmīgos procesos, ekonomikā un tam līdzīgi. Bet svarīgi uzņēmuma kontekstā ir skatīties kā sistēmiskā dažādības vadība, ka mēs šo pārstāvniecību no grupām arī skatāmies kontekstā ar cilvēku izglītību, pieredzi, riska apetīti, šo visu pārējo, ko es nosaucu. Jā. Bet arī tavs persona, tu teici, ka tev kaut kas skatījies uz Igauniem, bet tas laika periods ir 2 gadi atpakaļ, vai tomēr to ātrāk ieraudzīji, ka, es pētīšu šo jomu dažādiem doktorantūras līmenī. Es faktiski varbūt kādu pētījumus, jo es zinu, ka pētījumi ir tajos parāda, ka tas ir ļoti efektīvi. Varbūt tu vari minēt kādus pētījumus, lai skatītāji pētījums par ko? Par dažādības vadību Latvijā ir, kur var... Jā, protams, protams, ka mums ir pētījumi, un Latvijas pētījumi tieši vairāk ir par šo virspusējā līmeņa dažādību. Un jāsaka, Latvija ir diezgan... skaudrā situācijā mēs dēļ tā, ka mēs esam neiecietīgi. Latvija zaudē apmēram 2% no iekšzemes koprodukta. Tas ir tas, cik mums vajadzēja, lai mēs iestātos NATO. Ja? Tagad mums vajag drošībai 5% novirzīt. Tad vienkārši
tik daudz naudas. Bet tas ir tikai tajā virspusējā līmeņa dažādībā. Ja? Un tas nozīmē, kur ir tā problēma varbūt saistībā ar to dziļā līmeņa dažādību. Mūsu ekonomiskais tas audekls, ja tā varētu pateikt. Latvijā 98%, nu jau vairāk procentu uzņēmumu ir mazie un vidēji uzņēmumi. Jā. Un tas ir ļoti liels izaicinājums. Un cilvēki varētu saķert galvu un teikt, hei, man nav tie 7 tie vadības locekļi, vai man nav tie 8 vai kaut kādas tādas pozīcijas. Bet neatkarīgi no tā, ik viena organizācija, ik viens uzņēmums, neskatoties to, cik liela būtu tā komanda, tomēr ir nepieciešams skatīties uz tām kompetencēm, kas man ir nepieciešams, lai mēs varētu sasniegt to mūsu mērķi. Tas nozīmē, ka cilvēkā var būt arī vairākas. Tieši tā, vai arī tās funkcijas, jebkurā gadījumā kādam ir jāpilda. Un ja tev viņas nav komandā, tad tu viņas varbūt vari iepirkt, vai tu viņas vari uz laiku aizņemties un nomāt, vai barterī iegūt beigās. Ja? Tā kā, manuprāt, ir svarīgi saprast to, ka bieži vien šī tāda pilnīgā paļaušanās uz to, ka mums vajag viens pret viens kaut kādu sociālo grupu komplektu salikt kopā, un tad mums būs tā formula, lai mēs būtu veiksmīgi. Es teikšu tā, tas ir, viņš var kādā īstermiņā nest rezultātu, bet ilgtermiņā tomēr būs nepieciešams cits. Bet ja tu izveidos to matricu un uzņēmums sāks vairāk, un arī tie mazie vidēji, tad īstenībā tavs lielais mērķis pat sanāk, ka es varētu viņu pārformulēt, ka tu domā par Latvijas sabiedrības labklājību, ka mēs varam šeit dzīvojot, nopelnīt vairāk, un arī veidot savu, vai tas tomēr nav tādā skatu punktā? Jo produktivitāte tas ir naudas masta. Noteikti. Un es gribētu pateikt, ja man jautāt, ja tagad Sigita ienāk man te un jautā, Rasma, ko tu vēlētos, kas būtu tavs sapnis? Ja? Un tad es gribētu būt nedaudz ķīmiķe un vienkārši sintizēt kaut kādu produktu, kas šo te produktivitāti celtu. Ja? Jo tas varbūt arī kaut kur daļēji tā saistīts ar slinkumu, ja? Bet, manuprāt, sakot slinkums, es tomēr gribētu teikt, paskatīties nedaudz pāri tam dzīvojam draudzīgi. Tiešām paskatīties uz to efektivitāti. Un man ausīs džings tieši dažas sarunas ar cilvēkiem, kur ir valsts pārvaldē. Un tad, kad runā par efektivitāti, tad es pateikšu atklāti. Es kā Rasma Pīpiķa, liekot roku uz sirds, var godīgi teikt, tad, kad es sastopos ar to neefektivitāti, kāda mums ir, tad man ir ļoti sāpīgi. Man pašai personīgi ir bijis tā, ka reizēm es citreiz diskusijās saku, ka mēs varam strādāt vēl labāk. Es no tādas savu ikdienu redzu, ka vēl labāk un vienmēr nevienam nemet, jo es zinu, ko es varu sev vidē ikdienā darbā uzlabot, bet ne visi tā skatās. Un tāpēc varbūt nonākam, kas tad ir tās tipiskās kļūdas, ko visbiežāk pieļauj, it kā mums sakot, ka mēs esam iekļaujoši efektivitāti. Tu vari minēt valsts pārvaldē, uzņēmējā, izglītību, tipiskākās kļūdas. Tu gribi, lai es tā kā izrakstu to kļūdu? Es pieļauju, ka tas saraksts, ja uztaisīt aptauju, tad tur izkristalizētos virkne, bet tur dominē noteikti kaut kas. Vai tas ir cilvēks vai... Es tomēr teiktu, ka kas ir tās, ko es varu darīt. Ja? Es tomēr atkal es atkal neteikšu, kā lai saka, tādu. Jebkurā gadījumā noteikti var kļūt atvērtāks pret to, ka, piemēram, citi domā savādāk. Es teiksim, ka tavs viedoklis ir viens, un kāds cits, es to neņemšu vērā, vai darīšu tā. Manuprāt, tas, kas, tas nav mans izdomājums, tā ir tā pati senā sociālā psiholoģija. Domāt to, ka visi zina visu. Es atvainojos, visi nezina visu. Vai arī jo vairāk uzzina, jo vairāk nezina? Tā atkarībā no tā, kurā vietā tu esi. Es, piemēram, esmu pakalpojumu, nodrošinu pakalpojumu. Cik reizes var jums teikt, ka jādara šitā?
Ja? Mūsu pakalpojumu var saņemt tikai tad, ja dara šī. Un tā ir tā, piemēram, izglītībā. Ja? Nu, kā to var nezināt? Skolā arī. Skolā, augstskolās. Ja? Mēs uzņemam ļoti daudz starptautiskos studentus. Es ļoti atvainojos. Daudz no viņiem arī nelasīs latviski, varbūt nekad. Mūsu noteikumi saka tā. Tātad šī ir tā informācijas pieejamība. Ja? Otrs, ka visiem ir tieši tāda pati motivācija kā man. Nu, tu šeit šodien sēdi. Kaut kādas vienas motivācijas vadīt, es šeit sēžu, kaut kādas citas motivācijas vadīt. Un beigās nevar sagaidīt no cilvēka, kurš ir te atnācis vienkārši, viņš te ir, ka viņam ir tieši tāda pati motivācija kā tev. Es nemaz negribētu, tas ir neinteresanti. Jā, bet nereti ir tā, ka sagaidām, ka viņam ir tieši tāda pati motivācija. Kāpēc tu neštancē pēc tās manas? Kaut kur vadot komandu. Kāpēc viņš nestrādā virsstundas? Kāpēc vai viņa nestrādā virsstundas? Kāpēc viņš neatnāk tieši 9? Tas, kad es vai tu esi darbaholiķi, tas nenozīmē, ka visiem ir jābūt darbaholiķiem. Un tas tādas lietas, ko es kā piemērs minu, bet tā tad atvērtība, motivācijas, dažādība pieņemt. Jā, un varbūt arī to es pati ļoti mācos, ka tomēr pie rezultātu var dažādos veidos nonākt. Kas būtu jāņem vērā projekts, ko īstenot. Bieži vien ir stingra rāmība, bet tai procesā. Jā, tieši tā. Un lai tiešām tas pats nenogalinātu tā ideja. Tāda ideja netika nogalināta vienkārši kaut kāda tāda procesa laikā, kurā faktiski visi tie spēlētāji, kas bija pie pirmotnējās idejas, ir vienkārši atkrituši, jo tas vienkārši vairs nav jēdzīgi. Jā, tāda kaut kāda lielā ideja palika tāda. Un līdz ar to man gribās, tu teici sākumā, mums tas viss Latvijai traģiski vai ar to dažādības vadību, bet, ja tev paskatās, es domāju, tie nav 2 gadi, ko tu skaties vai jūti, tu vienkārši varbūt tā noformulējies vai fokusē to, bet pēdējos 10 gadus vai mums Latvijā organizācijās pārvaldība nemainās kaut maz drusciņu, jo tas ir ilgs process. Ir ļoti daudz ieguldīts tajā, lai tas mainītos, bet es teiktu tā, tas darbs ir nebeidzams, jo faktiski mainās paaudzes un šie cilvēki arī, kas nonāk kaut kādos amatos, viņi nonāk dažādos veidos šajos amatos, un tā nav kaut kāda prasme, ar kuru piedzimst. Tā ir vienkārši jātrenē, tā atvērtība un pieņemšana. Tāpēc es arī minēju tavos īsajos jautājumos, un paldies par šiem īsiem jautājumiem, kas tā fokusēti palīdz saprast, ko tu vari piedāvāt citiem cilvēkiem, lai viņiem atvieglotu dzīvi. Saprast to, ka tā emocionālā inteliģence ir ļoti nozīmīgs koncepts, kas, manuprāt, ir būtisks. Arī tāda augsta līmeņa pievienotās vērtības uzņēmumos. Un varbūt visas tehnoloģijas, varbūt visi speciālisti un tam līdzīgi, bet ja nebūs šīs emocionālās inteliģences, iedziļināties, ka citi cilvēki varbūt ir savādāki, viņi vēlas kaut ko citu, tad ļoti grūti. Jo bet tas sasaucās ar to, ko mēs bieži vien, kāpēc mums, kaimiņiem iet, viņi var sastrādāties. Mēs tur saprotam, ka kultūras atšķirība, ka mēs komandā 2 latvieši, tad mēs 3 kaut kā noēdam vai kā. Bet mēs vienmēr ir kaut kādi cilvēki un saka, es nenoēdu nevienu. Emocionāli, ka mums ar kariem tas viss ir aiziet to mūsu inteliģentu, latviešu inteliģenci, tad tas ir tas, ko tu tiek atgriezt, lai vairāk būtu šie cilvēki, kas šādi domā, jo tas ir, vai tas sasaucās ar to? Es vienmēr esmu ļoti piesardzīgi skatījusies uz to, ka aizbraukuši smadzenes, un tad tie lūzeri palika, un tagad, kas ir, tas ir, ko tam mēs te vairs, vai ne? Es tomēr redzu, ka katrs cilvēks ir iespējojams. Labs, iespējojams. Un tikai viņam un viņai vienalga ir jāatrod tā viņa atbilstošākā vieta. Jo, piemēram, tu man vari
es varu tādas kaut kādas lietas darīt, bet tās nav manas lietas. Un, ja es jūtu, ka tās nav manas lietas, es vienkārši gariem zobiem 2 mēnešus padarīšu, un tad pateikšu, atāsīgi, es vairs nevaru. Tātad katram cilvēkam ir jādara tas, ko viņš vislabāk prot, grib un var izdarīt. Un tāpēc man liekas, ka tāda kaut kāda ilūzija, domāšana, tagad visi tie, kas atgriezīsies no ārzemēm, tad viņi visi to mūsu ekonomiku. Nē, es domāju, jādod ir iespējas visiem cilvēkiem, kuri ir šeit. Un varbūt, ja ir cilvēki, kuri kaut ko grib darīt, nevis viņiem likt sprunguļus, bet viņus tā kā iespējot. Ja? Un to ļoti labi var redzēt interešu aizstāvībā. Satiekoties ar cilvēkiem, kuri it kā ir vienā un tai pašā nozarē, iestājas kaut kāds protekcionisms. Viena pozīcija. Bet tajā pašā laikā tie cilvēki, kuri interesējās par šo tēmu, piemēram, zinātnē, kuri skatās uz sistēmām, redz šo sistēmu, nevis cilvēku, bet tieši sistēmu, izaicinājumus, problēmas, paļaujies, mūsu nav tik daudz Latvijā. Paļaujies, ka tie cilvēki nāk ar idejām, lai uzlabotu to sistēmu. Nevis, lai viņu grautu un kaut kādā veidā, manuprāt, tie laiki, kad nauda ir motivācija, ir beigušies. Paldies Dievam. Es nezinu, kuram dievam tu pateicies, bet jebkurā gadījumā... Kad nauda ir tikai motivēt, jo tomēr cilvēki šobrīd izvēlas šīs vērtības. Bieži vien kā to motivatoru. Un līdz ar to mums ir jāsaprot, ka tad, ja mēs atrodam pareizo to vietu, kur katrs cilvēks var vislabāk parādīt to savu spēju, tad tas rezultāts būs... Es pārtraucu, ir tā, tu saki, man ir jāatrod, bet es esmu dzirdējusi, un es pati vairāk tā esmu, varbūt var man oponēt vēl, ka labs arī vadītājs var ieraudzīt tā konkrētā darbinieku, viņu īsto. Es nebiju domājis, ka pats es tagad eju un meklēju. Nē, noteikti cilvēki, pilnīgi noteikti, un labs vadītājs būs tieši tāds, kurš ieraudzīs tā cilvēka dotumus un neliks viņam darīt to, ko viņš negrib darīt. Un patiesībā arī labs vadītājs var būt slikts līderis. Mēs vienkārši iedomājamies, ka mums tāds zelta komplekss, tas vadītājs ir arī labs līderis, un viņam vīzija un vispārējais. Nē, labs vadītājs arī var būt ļoti slikts līderis. Jā, Bet tieši to es arī saku, ka tieši tāpēc, ja man tajā komandā, kur es veidoju, ir tajā matricā salicies tas komponents, kas man nepieciešams, lai tā produktivitāte būtu, tad tas var būt ideāli. Tu pie tiem produktiem, man uzreiz tas nākamais jautājums, kas ļoti saslēdzās. Vai un kā dažādības vadība var ietekmēt tos finanšu rezultātus? Ja produktivitāte, tas ir kaut kāds arī naudas jautājums, ātrāk, efektīvāk, mazāk izmaksas, kaut kāda optimizēšana, tam līdzīgi. Vai ir kaut konkrēti piemēri? Manuprāt, tā izvēle par investīcijām un attīstību, uzņēmuma izaugšanu, skatoties uz šo te mūsu audeklu, ekonomisko audeklu, es viņu tā nosaucu kaut kā tā, lai viņš tā. Tātad, ja ļoti daudz mazu uzņēmumu, tad tā ir mana tāda loģika. Tad bieži vien ir tā sajūta, ja, piemēram, ģimenes uzņēmums arī. Ja? Tāds, kā mēs varam palikt tā, lai mums visu laiku pietiek, bet nekāda baigie izlaicieni arī nebūtu jāizdara. Ja? Jo jebkuras izmaiņas prasa no cilvēkiem kaut kādu izstiepšanos, saraušanos, jostu savilkšanu vai jostu atlaišanu vai whatever. Un, manuprāt, tā palikšana tajā vidusmērībā ir tas bīstamākais. Tas ir tā kā es ielaižos divānā pie televizora, un man ir tik labi. Un es ēdu to popkornu un tos čipšus, un man ir tik labi, nav tā izaicinājuma. Un, manuprāt, tieši pie tās produktivitātes ir nepieciešama tā ambīcija, ja, kad es ielaižu tos resursus. Kas ir nauda? Nauda ir līdzeklis. Un, manuprāt, tieši tā, kas ir interesanti, ka citur pasaulē tā riska apetīte ir lielāka vīriešiem, bet Latvijā tieši sievietēm.
Un tas nozīmē, ka varbūt ne tev un man tieši, ja, bet tādā kā... Es gribētu, man varētu jāpadomā. Jā, bet tas ir ļoti nozīmīgi priekš uzņēmumu. Tātad šīs te augšanas izaicinājumi, attīstība, ka es saprotu, ka es vēlos iet tālāk par Latvijas robežām, es vēlos iet tālāk par Eiropas robežām, es vēlos kaut ko. Un man jāsaka, ka es arī tādā ne tikai teorētiskā, bet arī praksē esmu satikusi, bet es, protams, nesaukšu nevienu uzņēmumu, ka uzņēmumā ir tik labi esošajā stāvoklī, ka nav nepieciešama nekāda izaicinājuma, nekāda izaugsmas vairs. Bet nevar teikt, ka viņi eksistē. Viņi ļoti labi viņi ražo kvalitatīvu produktu, tas ir visu pieprasīts pasaulē un tā līdzīgi. Bet tajā pašā laikā mūsu ekonomikai ir vajadzīgi, lai mums būtu vairāk šo līdzekļu, kas ir sadalīt, pārdalīt ko. Un vēl viena lieta, kas, manuprāt, ir ļoti nozīmīga, šī ēna ekonomika, cilvēku izpratne, ka ir nodokļi jāmaksā, kad ir jāpiedalās godīgā konkurencē un tam līdzīgi. Es zinu, vieglāk pateikt, grūtāk izdarīt, tad, kad tev ir, kā lai saka, daudz, lai maksātu, maz, lai saņemtu, bet tāpat laikā es domāju, ka tā ir arī viena no ļoti lielām ligām, ka tā izpratne par to, ka mēs katrs esam cilvēks, kurš veido šo valsti, Latviju. Un nākamajā, kad ir jāinvestē tie savi darba augļi, tā kā arī tajā sistēmā, lai nodrošinātu valsts eksistenci. Ēna ekonomika daudz, visādi apkarošanas plānu tā, bet par ieguldījumiem. Es saprotu to, pēdējie 30 gadi, es gribētu teikt, ka visu laiku vajag ieguldīt izglītībā, cilvēkos, bet tas joprojām mums kādā tavā vērtējumā, joprojām mēs kūtri. Ja man ir tādā komunikācija ar uzņēmumiem, izglītību, tā nav pirmā ieguldījuma. Jā, mēs ieguldīsim tehnoloģijās, mēs ieguldīsim kaut kādos resursos, mēs kaut kādās loģistikas ķēdēs, bet mazāk cilvēkos. Tas ir, ja tavs piedāvātais, ja tu ieliksi cilvēkos, būs daudz ātrāk tās pašas tehnoloģijas. Kur tad tas, kas ir tas, kas mūs aiztur? Jā, es teiktu tā, tas varbūt atgriezīsies atpakaļ pie tās manas 3D tāfeles lietas. Mēs pasakām, jāiegulda izglītībā. Mēs aizjām uz šo māju, kas saucās izglītības iestāde skola. Un tu saproti, ka tomēr joprojām svarīgāks ir pods, logi un jumts. Pati konstrukcija. Jā, tā konstrukcija. Tajā pašā laikā klase un klases izkārtojums nav mainījies kopš Otrā pasaules kara. Taisnība, jā. Priekšā ir preacher un klasē ir tie, kas neko. Ir mainījusies šī te sabiedrība, kas ir tajā skolā. Klasē. Jā, un joprojām mēs pēc tā paša koncepta, protams, daudz kas ir gājis priekš un var teikt, ir ienākuši interaktīvās tāfeles un visas tās metodas un tam līdzīgi. Bet lielā mērā nav mainījies. Nē, es tev gribētu teikt, braucot apkārt pa reģionu skolām, es gribētu teikt, ka tas joprojām ir nemainīgi, izņemot varbūt skolas, kurā, ir investīcijas. Kas nemainīgi? Izkārtojums. Nē, rindās sēžam un... Tad mums nav pretruna. Es gribu teikt, ka daudz, kas ir mainījies, tu dzirdi tos stāstus, ka tomēr interaktivitāte kaut kādā ienāk, bet beigās, un jautājums ir, to mēs arī uzdevām šajā mūsu konceptā par skola uz pleznām, uz spārniem un uz riteņiem, kas bija šīs koncepts šai 3D klasē, 3D tāflē. Jautājums, bet lai to īstenotu, tev ir vajadzīgs tas cilvēks, kas to spēj iedomāties, kas spēj to redzēt. Tas ir līdzīgi kā ar mākslīgo intelektu. Sākumā tā baidīšanas fāze. Nē, tas ir kaut kas. Es nedomāju, ka baidīšanas fāze joprojām ir pārgājusi. Baidīšanas, bet viņi ir iegājusi kaut kādā. Jā, mēs varam izmantot. Ja nemaldos, tagad tikko nāca klajā pētījums, kas parādīja, ka izglītības nozarē
cilvēku pedagogi un lektori izmanto kā palīgu līdzekļi tur strukturēt vai kaut ko. Es domāju, ka tā ir varbūt tāda sociāli vēlamā atbilde, ko cilvēki ir snieguši. Ja? Jo beigās, tad, kad paklausās kaut kādas sarunas, tomēr ir tā joprojām baidīšana ar to, ka tas ir kaut kas tāds. Un jā, es savukārt redzu tā ir intelektuāli, kad aizsardzība, tas, kas ir manā galvā vai manās zināšanās, tas ir mans, to nevar atņemt, bet ja tu tur kaut kā dalies, tad tas kaut kur ar laiku kļūst publiskāks. Tas jā, bet līdz ar to, atgriežoties pie tā, jautājums ir, vai varbūt iedomāti ir mainījies, bet formāli un tehniski nav nekas mainījies. Un tajā pašā laikā sāpes nemazinās, jo tu saki, man sāp. Tas tikai tu paudi. Jā, es saku, sāpes. Man sāp, bet tas nemazina tās sāpes. Tad, manuprāt, ir ļoti svarīgi tieši šī izpratne par to, ko mēs un kā mēs varam kļūt efektīvāki un produktīvāki. Līdzīgi kā kaimiņiem. Vēl es meklējot dažādas, es saprotu, ka ir tāds dažādības pētījums, ir kaut kāds arī barometrs, kas tur vērtē par to, ka tur tie rādītāji jau nemaz nav tik slikti, par to, ka dažādības vadība ir laba, efektīva, ka mazos uzņēmumos to apzinās, bet bieži vien tā sajauc arī ar pieraktivitātēm, ka tas ir, un ne to mērķiecīgi, kā tad tur tā patiesība. Es vēlos pateikt, ka šie visi kaut kādi kopsavilkumi par dažādības vadību Latvijā ir balstoties uz tiem, kuri ir pieteikušies noteiktās programmās un īsteno šo dažādības vadību savos uzņēmumos, organizācijās. Un skatoties uz to apjomu un skatoties, ko tie cilvēki domā tajā mazajā grupā, ir izdarīti secinājumi. Bet viņi nav maz arī īstenībā. Tur nav 10 uzņēmumi, tur ir vairāk. Cik tad tavā pētījumā ir uzņēmumi minēti? Tur bija kopumā jāapzina 4000. Tāpēc jā, labi, ļoti labi. Tad tas ir, kā es saku, tā izpratne kaut kādā grupā, bet lai veidotos pārmaiņas patiešām, tā ir jābūt tādai universālai praksē. Jā, tas ir pašsaprotami, ka mums nav diskriminācija darba vidē. Bet mēs nevaram šobrīd teikt, ka Latvijā diskriminācija ir izskausta. Mums viss ir labi. Ja? Par ko tad mums bija visi stāsti par Stambulas konvenciju un citi politiski jutīgi jautājumi, par ko tad ir šis stāsts? Tas ir stāsts par to, ka pat pamat līmenī dažādības vadība var sākties brīdī, kad es pasaku, hei, es atzīstu, ka manā sabiedrībā ir visas šīs grupas un ka viņām ir tiesības uz to pašu, ko pretendē pilnīgi visi šeit. Ja? Kas iebrauc, un ja mēs pasakām nē iebraucējiem, vai nē, mēs vienkārši automātiski pasakām, jā, tas nenotiks. Vai mēs, piemēram, pasakām nē Roma, nē čigāni, vai nē cilvēki ar invaliditāti, vai nē sievietes, vai nē vīrieši. Mēs automātiski nogaidām. Un ja mēs skatāmies uzņēmuma organizācijas vai institūcijas, tad ļoti svarīgi ir, kas ir šī vadītāja līdera galvā attiecībā uz to pirmkārt sociālo iekļaušanu un attiecībā uz to, ka manā skolā, starp citu, šis man jautājums arī bijis tāds, manā skolā, kas ir mana vadības komanda? Mēs gribam inovatīvas, modernas skolas, bet mums ir vadībā, un tas nav mazinot esošo komandu, kā lai saka, vērtību, bet tāpat laikā varbūt komandās ir nepieciešams ielaist cilvēkus, kuri varbūt nav nostrādājuši 40 gadus izglītības sistēmā, bet viņam ir pieredze ar kaut kādām citām lietām, kuras man šobrīd esošajā situācijā skolā būtu nepieciešams. Es tev piekrītu, es arī pat domāju, ka iet skolu kādu vadīt, bet mani nepaņēma, bet labi. Šogad nepaņēma, nākamgad paņems, jo īstenībā latviešu nav tik daudz un drīz vajadzēs katrai skolai citu. Es teiktu tā, nevajag ceram, bet demogrāfijas cipari parāda to, kā mums ir. Un ja mēs dzīvosim tajā ilūzijā, ka pēkšņi atnāks cilvēks, kurš piedzemdēs vēl 5 miljonus mums te, tad es stipri šaubos, ka mēs tā varēsim labi attīstīties. Labi.
Mēs esam runājuši par to dažādības teorijas. Es saprotu, ka laiks mums arī, jo jebkurām procesām, es uzskatu, ka tas nav 1 vai 5 gadi, bet tas ir vismaz 57 gadi, lai kaut kas iedzīvināt. Es esmu ilglaicīgais process. Bet no šodienas, kā tu sāktu ar šo dažādību uzņēmumā no nulles? Es saprotu, ka daudz ir veidojušies arī jau eksistē, bet jaunam uzņēmumam, piemēram, jaunie skatās un veido, lai tad būtu jau pašā sākotnē, dibinot jauno startupu arī tur jau tas ir, kā tu sāktu, kā tu ieteiktu? Varbūt pagaidīgi, kad tu sagatavosi mums matricu. Nē, mums ir gatavs. Nē, noteikti. Es teiktu tā, kas ir būtiski? Būtiski ir kaut kāda ideja. Un ideja par ko? Jebko. Biznesa. Jā, vienalga cilvēkiem, kuriem ir kaut kāda veida ideja. Vienalga tur ražot, es nezinu, tur kaut ko ar dzeršanu vai ar ūdeni. Ideja, manuprāt, ir ļoti svarīga ideja, kura ir nepieciešama cilvēkiem, kas atrisina kaut ko cilvēkiem. Tā jau klasiskā biznesa veiksmes stāsts. Jā, bet tā problēma jau bieži vien ir tā, ka man ir ideja, un es tikai domāju savā galvā, ka man ir ideja, un tā ir brīnišķīga. Bet inovācija jau ir tā, ko citi pirks no tevis, no manis vai kāda pirks. Un tad savukārt varbūt nevis gremdēties tajā savā idejā, bet tik tiešām diezgan atsaldēti un diezgan pragmatiski. Jā, arī ar varbūt tādu diezgan mērķtiecisku egoismu ķerties pie tās idejas īstenošanas un pamēģināt 2, 3 idejas, ja neizdodas vienkārši nevis turpināt ar beigtu zirgu, kas varbūt neizdodas 5 gadus, bet vienkārši pabeigt to, kas neizdevās, un turpināt nākamo jauno ideju, un tad iet uz priekšu. Un tā. Jo, manuprāt, ļoti svarīgi ir arī tas, ka mēs atzīstam, ka katra izgāšanās ir sava veida mācīšanās, un nebaidīties, ka kaut kas var arī nesanākt pirmajā reizē. Redzi, šeit man līdzīgs stāsts. Ja mēs skatīsimies, ir uzņēmumi, cilvēki, kas ir veidojuši, bankrotējuši un vēl nedod Dievs, aizņem to kapitālu, tad tev pēc tam tu vari darboties vairāk vai mazāk ēna ekonomikā. Un tad bija tā, ka Amerikā uzņēmums, kas bija bankrotējis 11 reizes, un banka dod viņam vēlreiz. Un viņš jau, kāpēc jūs man dodat? Es esmu tik daudz... Viņš ir tāds atkarīgais no naudas. Jā, es esmu vienu uzņēmumu, un man atkal neaiziet. Bet varbūt tu ir jau tik daudz kļūdas, riskus es apzinājos. Pat varbūt tieši nākamā būs tā unikālā, fantastiskā ideja, kas uzšaus augšā. Mums Latvijā, diemžēl, šis nav. Tu saki, par tām idejām tās visur jau valka finanses. Bet es gribu pateikt arī... Tur ir kaut kas citādāk. Te ir tas finanses un vērtības. Piemēram, jautājums ir, vai mūsu vērtības sakrīt vai nesakrīt. Piemēram, vienam vērtība ir, mums vajag ātri biroju, mums vajag lielu. Un otram mums ir vērtība, mēs... kapāsim garažā tik ilgi, kamēr mēs to izdarīsim. Ja? Un tad ir jautājums, kādas ir manas vadības komandas vērtības šajā brīdī. Tad vērtības ievelk tādu sadalījumu. Tam, jā, tas ir ļoti nozīmīgi, jo, piemēram, ja tev ir vadības komandā cilvēki, kur vienam ir vērtības tieši tā kaut kāda mašīnas un tas, kas vispār nerada to biznesu. No algas līdz algas. Bet otram ir tā kā attīstīt to ideju un tam līdzīgi. Tā kā, tas, manuprāt, ir ļoti nozīmīgi, ka tieši veidot to komandu tādu, kas ir pēc iespējams vairāk šo dažādības komponentu, kas tev varbūt arī neļaus 15 reizes kļūdīties ar finansēm. Bankrotē. Tā kā tas ir tāds, un, protams, tas nav varbūt tik ļoti ar nāzi nogriežam katra tā lieta atsevišķā kastē ieliekam, jo ir ļoti daudz arī šie te aspekti, kas ir mums kā cilvēkiem nezināmi. Šis melnās kastes, ja black box, tu vari varbūt salikt kopā tieši tādu komandu, kādu tu esi iedomājies, un vieniem strādās, un vieniem nestrādās. Ja? Tā kā ir vēl citi aspekti, kuri ietekmē. Tas ir jaunam uzņēmumam, skatieties ar ideju,
neturēt pūrā, darboties, un ja uzņēmumā būs komandā tev cilvēki ar tādām vērtībām kopumā, nevis var palīdzēt izaugt. Bet tad tomēr ir tiem eksistējušiem uzņēmumiem, kur bieži vien, es tādu neesmu veikusi ļoti lielu aptauju, bet ja mēs paskatāmies uz vidējo mūsu sabiedrības novecošanu, uzņēmēji, vadītāji, ar viņiem pasas datiem, es vairāk redzu, ka tie ir virs 50, līdz ar to tā ir tā kategorija, kas varētu teikt, skeptiskāki, kas kā tos pārliecināt. Kamēr neesmu redzējusi, tikmēr neticēšu. Kāpēc? Tāpēc, ka es tiešām domāju, ka tas vecuma sadalījums pilnīgi noteikti nedarbojas. Tu noteikti esi satikusi jaunus cilvēkus, kuri ir ļoti aizspriedumaini, un cilvēkus viedos, kur ir varbūt pilnīgi wow! Man šeit starp citu nāk prātā pāris cilvēku, kurus domāju, ja es viņu vecumā būtu, tad tādā kondīcijā es vienkārši nezinu, tas būtu super. Wow. Bet tas, ko es vēlos pateikt, ir, ka mums ir jāsaprot, ka arī šīs sabiedrības izmaiņas, kas ir šobrīd sabiedrības novecošanās, atkal skatīties uz to kā iespēju. Un te arī ir ekonomikā viss terminoloģija un arī koncepti, sudraba ekonomika. Mēs paskaidro sudraba ekonomiku. Ir tā, ka mēs domājam, ka rasmai pienākusi pensija, tad laižam rasmu vaļā, lai viņi, vai rasma jau tik ļoti ir izbasījusies mūsu uzņēmumā, ka viņi gaida to pensiju un tikai skatās pa lodziņu, kad tā pensija atnāks un negrib nekādā veidā procesos iesaistīties. Tātad atkal šeit ir tā vide, kurā es esmu. Un sudraba ekonomika, viņa pirms dažiem gadiem principā šo terminu vispār neviens nelietoja, bet mums tā būs realitāte. Mums vienkārši nāksies savu uzņēmumu, savu pakalpojumu pielāgot tam, ka cilvēki, kuri to pakalpojumu izmanto, ir cilvēki, kuri ir šajā sudraba kategorijā. Un līdz ar to tā sudraba ekonomika ir par to, ka ne tikai varbūt radīt pakalpojumus priekš cilvēkiem, kas ir pēcpensijas vecumā, jo ir dzīvības, bet arī iekļaut šos cilvēkus ekonomikas pievienotās vērtības radīšanā. Nevis gaidīt, ka viņam pienāks pensija, bet viņa viedumu ielikt tajā, piemēram, tas pats jaunu uzņēmums. Mēs te sanācām kopā, mēs sanācām 27 gadus veci cilvēku, un mēs tagad, mēs tie jaunie, mēs tie censoņi. Bet saprast to, ka iespējams man ir vajadzīgs tas 68 gadus vecais cilvēks. Precīzi. Un manuprāt, tā domāšana, tas attiecas pilnīgi elastību uz visiem, gan uz tiem, kas ir. Un tā ir tā emocionālā inteliģence. Man ir 27. Tajā brīdī, kad man ir 27, un es domāju, ka man vienmēr būs 27, atcerēties, ka tev nebūs vienmēr 27. Un tad komandā ir 60. Bet tajā pašā laikā... Viņš varētu ātrāk runāt, man taču laiks. Un tas, kuram ir 68, atkal te ir tas nedomāt, ka visi zina visu. Un, ko tad es lai tie jaunie iet? Bet tieši tā, ar šo te atvērtību pateikt, hei, es redzu, kā jūsu uzņēmums varētu tas un tas un tas. Protams, un pie kā mūs tas noved? Tas noved pie tā komunikācija. Savstarpējā komunikācija šajā procesā. Vai vadītāji prot runāt? Varbūt ne tikai runāt, bet klausīties un dzirdēt, ko tie cilvēki tev saka. Vai iztulkot to, ko viņi pateikuši. Iztulkot, saprast. Latvijā ir uzņēmumi, kur tiešām ir ieguldījuši ļoti daudz resursu, lai tikai saklausītu savus darbiniekus. Es vēlētos, lai varbūt katrs no ministriem Latvijā aiziet un pastrādā kādas 2, varbūt 5 dienas ar ierēģiem, kuri ir tajā sagatavošanas procesā. Un tad mēs varētu saprast, ko nozīmē aprakstīt katru kafijas pasūtījumu vai katru bulciņu pasūtījumu. Un tad ir liela organizācija uzņēmumā arī līdzīgi. Pilnīgi. Es vienkārši pieķēros tam, tāpēc, ka man tas sāp šajā brīdī tieši valsts pārvaldē. Bet, protams, arī man ir bijušas situācijas, kur cilvēki lūguši
es savām zināšanām palīdzu tā kā attīstīt uzņēmumu. Un tu saproti, ka tā pirmā lieta, kas ir vadītājam šajā uzņēmumā jāpārvar, ir aiziet un runāt ar to ražotāju, kas ražo to produktu pie viņa. Jā. Un tad, kad tu viņus saliec vienā pārī runāties, tu saproti, ka vēl 10 minūtes paies, nevis sākot sarunu, bet tā kauna pārvarēšana, ka man ir jārunā ar to cilvēku, kas ir tas ražotājs. Saprot? Tā ir realitāte. Tas nav aizvakar, tas ir šodien uzņēmumā tāda situācija. Ka vadītājs kautrējas, jo viņš kaut kad ir solījis tam cilvēkam tikšanos, un tā tikšanās nekad nav notikusi. Un tad ir kaut kāds ārējs, kas tev saliek kopā, un tu saproti, melot nevajag. Jā, ne par melošanu, bet vienkārši atzīt kļūdu. Jā, gadījos, jā. Nevis melot, bet tā kā saprast to, kad jā. Bet tad elementi, kas ir, lai to iedzīvinātu, kas ir, tu runāji par motivāciju, par vērtībām, vai ir vēl kaut kas, kas bez tā, kas tad tajā kastītē jābūt ir? Vai tie dominējuši tavā matricā? Cilvēks, motivācija, atvērtība? Tā nav tā matrica. Jā, tā ir cita. Tas vērtības kopīgās, jā. Tātad tiešām skatīties, kā uzsākt šo te pieeju. Faktiski saprast to, ka vairs šīs hierarhijas, kādas bijušas agrāk, vadība un pakļautie, vai padotie, šīs hierarhijas vairs neatbilst mūsdienu tādām izpratnēm. Tas kāds audits? Es gribētu teikt, vienkārši paskatīties. Mēs taču visi dziļi sirdī jūtam, vai mums iet mūsu biznesā, vai mūsu tā organizācija sasniedz tos mērķus, vai mēs nesasniedzam savus mērķus. Mēs to ļoti labi redzam gada pārskatā vai kaut kādās finanšu datos. Un, ja tur jau var visādi var salikt. Jā, bet vadība jau tomēr zina, ko grāmatvede saliek. Bet tad ir vadības komandai. Jā, vadības komandai. Ko tu jutīsi no darbiniekiem? Darbiniekiem tu jutīsi astavu vista bēbī. Tavs uzņēmums man nepalīdz. Tu vienkārši pēc tam tie vadītāji aiziet un nostrādi ieklausīties tai cilvēku. Absolūti, jā. Man tieši tagad bija līdzīgs gadījums, kad notikusi bija uzņēmuma apvienošanās, un tu saproti, ka jaunā tā vadība nav vispār bijusi sarunās ar cilvēkiem, un notiek ļoti daudz ražošanas kļūdu. Un tad vidējā līmeņa vadītāji tos zemāka līmeņa darbiniekus spiež un tur kontrolē. Izpilda nav. Un beigās tu saproti, ka vispār nav notikusi kaut kāda sinhronizācija par šiem procesiem, kā notiek, kāda ir tā mūsu pieeja. Latvija. Nav tik daudz, Amerikā jau notiek. Jā, bet atkal tā ir tā izpratne par to, kad nevis tikai tas, ka tu esi iesēdies tajā vadītāja krēslā, tev padara pa vadītāju un veiksmīgu vadītāju, bet tas, ka tu tiešām izproti, kā tas process notiek un tam līdzīgi. Bet ja nav šīs izpratnes, tad ir noteikti mācības. Jo es tagad domāju, viens ir arī paskatīties, jo nevienmēr ir viegli paskatīties uz esot tur iekšā, paskatīties. Jā, tu jūti, bet kaut kādai soļiem, step by step ir jābūt. Dažiem vienkārši ir lemts turpināt savu uzņēmumu, bet tie cilvēki, un tie cilvēki un tās organizācijas, kuras vēlas vadīties pēc šiem kaut kādiem, ka viņi saprot, kas ir viņu mērķi, kāpēc viņi uz šīs planētas ir dibinājušies, organizējušies to misiju, to uzdevumu savējo, ko viņi grib, kādu pievienoto vērtību sabiedrībai radīt, tad noteikti šie cilvēki un organizācijas pievērsīsies tam, ka šī dažādība, šī sistēmiskā dažādība ir ļoti nozīmīga. Nevis tikai arī, tas varbūt arī tādās sarunās, nevis tikai atcerēties, nevis tikai, kad tu esi sieviete rozā žaketē, es esmu sieviete zilā kleitā, bet kad tur ir smadzenes aiz tā visa. Kas punktierē, kas domā. Kad es atzīstu, ka tas ir, un kad šodien man varbūt vajag Sigitas smadzenes, un rīt man vajag Rasmas smadzenes. Un man nevajag visu laiku, mēs jau tā darām 40 gadus no vietas.
Ja tas saistīts ar ražošanas procesu, ja kādreiz tas ražošanas bija tas lēns, 50, 60 tāds, tad tagad jau tas dinamiskāk ir. Bet par to dažādību man vienkārši tas, ko es vairāk arī uzņēmumiem un apstrādes jomā saku, jums nāks tūlīt pēc 10 gadiem pēc jaunā paudze, kas ir skolas. Viņi nenāks pēc 10 gadiem, viņi nāk jau tagad. Jā, viņi nāk tagad, bet tie, kas ir A paudze, stikla paudze, vēl viņi negluži ir ienākuši, kas jau nav dabīgi, kur ja nav telefons un bļauj un kliet, bet jo vienkārši informācija uztver iekšā, tur tā dažādības vadības pieeja, man liekas, kā kraz var palīdzēt. Bet vai viņi to apzinās uzņēmumu? Ka tas var palīdzēt. Tā sasaiste ar to. Tas, ka nāk vidusskolnieki, kuri apgūst šīs tehnoloģijas, jā, bet es runāju par to, kas ir maz izpētītā paudze, kurai vien tikai tagad nāk pētījumi, kas ar savām raksturu. Jo tas apstrādes rūpniecībai, kas ir tā ražošana, tautsēmniecības ekonomika, nevis pakalpojumi pērk un pārdod. Tu gribētu, lai viņi jau būtu ar mātes pienu iezīduši to, ka dažādība ir laba? Tas ir tas, ko tu saki man tagad? Ne vadītājiem, kad viņi potenciālajā darba. Jā, un es domāju, ka jebkurā gadījumā kaut kāda dabiskā atlase notiek vienmēr. Kā dzīvnieku pasaulē? Tieši tā. Es domāju, ka neko nevar mākslīgi ilgstoši uzturēt kaut kādu, kas nav vajadzīgs. Ja? Man liekas, vienkārši nevienam nav tie resursi, lai uzturētu kaut ko mākslīgi, kas nevienam nav vajadzīgs, kas ir nelabs, kas nav. Vienkārši tā tas arī notiks. Ja? Bet visnotaļ es domāju, ka viens no aspektiem, ko es arī skatījos un skatos, ir tas, kādas ir analītiskās un arī radošās spējas vadītājiem pašam. Ja? Tad varbūt tu vari nebūt tik ļoti kompetents kaut kādā nozarē, jo tās nozares tik ātri mainās un tur viss ātri. Bet tieši šī cilvēka spēja analizēt arī krīzes situācijās, kā mēs tagad rīkosimies un radošums, ja? Tad arī ir ļoti nozīmīgs komponents. Tie paši sociālie tīkli un to plašums. Ja? Cilvēki ļoti neredz, kādas tur sociālajā tīklos nelietoju. Es esmu tīrs. Ja? Tāpat laikā šobrīd bez tā tu nevari. Tev ir vienkārši un nevis tāpēc, ka vienkārši, lai kaut kādam pateiktu, ko tu darīji nedēļas nogalē, bet tāpēc, lai būvētu savu uzņēmumu, savu biznesu, savu organizāciju. Jo, principā, mēs visi esam sociālas vienības. Es atnākšu rītā un pateikšu, hei, klausieties, šis podkāsts ir pilnīgs crap, ja? Un viss mans sociālais tīkls domās, nē, šis ir kaut kāds. Un es varu pateikt, šis uzņēmums rada tik labu vērtību, un tas ir labs, un tev būs, tev būs klienti. Tā kā es domāju, ka jā, žēl to uzņēmumu organizāciju, kas to arī to, ko tu saki par jaunienākošo paudzi, es domāju, skumji par tiem, kuri to neapzinās. Ir tāpēc, jā. Bet es velko to visu sarunu kopā, tā emocionālā, inteliģenta prasme, analītiskās spējas, radošums, kritiskais. Tas ir tas, ko arī, man liekas, ekonomikas fórums pateica, tās ir tās nākotnes prasmes, kas jāieliek iekšā izglītības procesā. Jā. Un tās metodas ir jābūt par to, lai to veicinātu. Bet viens ir pateikt, otrs ir izdarīt. Viens ir vismaz runāt par to, tas ir sākt. Visnotaļ. Un atkal tu nevari to ielikt, ja ir tāds, kā lai saka, mēs zinām labāk. Tas nozīmē, ka tai kultūrai, tai videi, kura vēlas mainīties, jābūt pietiekami atvērtai. Jo kritiskā masa spēcīga organizācijā. Arī, jā, varbūt kritiskā masa, bet tāpat laikā atvērtība. Jā, mēs netolerējam kaut ko tādu, kas nav pieņemams, un mēs esam atvērti pret to, un tad arī izveidot sistēmas, kurās tas ir iespējams. Tu nevari teikt, mēs esam atvērti visam, un tad, kad kaut kas sāk notikt, pateikt, nē, raksti iesniegumu, izskatīsim 10 dienu laikā. Tas jau labi, visu laiku bija 30 dienu laikā. Tātad vienādi sakot arī tās sistēmas, jo pats par sevi cilvēks ir cilvēks. Ne? Cilvēks meklēs shortcuts, cilvēks meklēs. Tas jau nav slikti. Jā. Nē, es tieši to arī saku. Ja? Tu nevari pateikt, mēs būsim atvērti, mēs būsim mobili, un tad joprojām uzturēt sistēmu, kurā ir vajadzīgi 10 paraksti, lai pasūtītu vienu bulciņu. Jā, iepirkuma procedūra. Jā, par to mēs daudz nozars, kad runā par iepirkumu dažādās jomās, to dzina. Tas bija tikai simbols. Simbols, jā.
Kā tu redzi nākotnes tādu darba vidi Latvijā? Nu, ja tev būtu tā kristāla bumba, jā. Vai tu viņu redzi nedaudz iekļaujošāka? Vai tu redzi jau to, viens ir tu ieminējis par tiem ieguldījumiem? Vai es viņu redzu iekļaujošāku? Nu, es bez šaubām es viņu redzu. Kas to veids? Tas ir tieši kas tev tā lieta pārliecību, ka jā? Viens ir pat hipotēzes principā karsta elpa pakausī. Dažādi noteikumi, dažādi regulējumi, principā cilvēki paši neieiet tajā matricā, viņus kaut kādu noteikumu iematricē. Ja? Un šeit visas tās, piemēram, pieejamības un piekļūstamības direktīvas un tad atklātības direktīvas un viss šīs lietas un tam līdzīgi. Un viņas noteikti, es nesaku, ka viņas uzreiz, bet viņas kaut kādās procesos, piemēram, pārvēršas. Piemēram, mums arī ir ISO standarti tieši par dažādību iekļaušanu un uzņēmumos, organizācijās latviešu valodā, ko var izmantot organizācijas, lai sevi sāktu pieredzināt pie šīs dažādības. Ja? Bet es atradu, ka tikai viens uzņēmums Latvijā, Swedbank, ir tāda dažādības politika, bet iespējams, ka tas ir vairāk. Ja tu saki, ka ISO standarts... Tur teici 4000 tajā pētījumā, ja, tad... jautājums, vai viņš izem tā ISO standarta, vai vienkārši labā prakse, ko īstenot. Jā, un es teikšu tā, protams, ja kurš standarts ir arī kaut ko maksā, jā, bet ja organizācija vēlas, tāpat organizācijas ievieš visādus standarts, katrs savā nozarē un tā. Bet tas nebūtu rādītājs, jo es zinu, ka ļoti daudz organizācijas, kuras varbūt nebūs līdz tam lielajam līmenim, viņas cenšas, jo viņas saprot. Vismaz tās, kas piedalās kaut kādos pašnovērtējumos Latvijas mērogā, tās organizācijas saprot, ka tas ir svarīgi. Bet tas, ko es gribētu tiešām, lai varbūt... lielāks Latvijas uzņēmumu. Jā, un lai tas nebūtu tāds kā burkāns un pātaga, ja, ka tikai tad, ja mēs piedalīsimies, bet kad cilvēki tiešām saprastu, hei, tā dažādība un dažādības vadība man palīdz manus mērķus sasniegt. Nevis kādu citu mērķi, bet tieši tos savus mērķus sasniegt. Bet tad šeit varbūt arī jānāk palīgā šī informētība, jo es, piemēram, es tagad negribu tādu reģionu nonivelēt, piemēram, Latgalē veidojot, iespējams par to vispār nezinu, pat neiedomāju. Es to varu apstiprināt, nezinu. Jā. Mums nav zināt, bet te runā divi cilvēki, ja kādam būs komentāri. Nē, es tādā ziņā vienkārši negribu to kaut kā piesiet reģionam. Arī Rīgā var nezināt. Ja? Principā tas, kas ir būtiski, ka šīs tēmas, viņas ir, ar viņām nepiedzimst. Jebkuram cilvēkam viņas ir jāsaprot kaut kādā brīdī. Ja? Un tieši tā, bet to es arī skaidrotu, ka ļoti ātri pēc 5 gadiem paudzes nomainās un tie cilvēki, kas kaut ko dara, viņi nomainās un līdz ar to es pat pārliecinājos pagājušā gada beigās un šī gada sākumā, kad vadīju mācības 3 reizes. Nevienā auditorijā cilvēki pat nezināja savienojumu un dažādības vadību, kas man bija tāds, kā var nezināt, un te es pat iekāpu tajā. Jā. Un tieši tā, un es tāpēc arī droši varu apgalvot, ka nepieņem to, ka citi zina to, ko tu zini. Jā, tas ir. Tad noslēdzot, tuvoties jau finišam, pat jau pieminēju, domāju, vai kā olimpiskās spēlēs, tu jau pieminēji par mācībām. Tas iespējams, ka ir uzņēmumi, kas var pieteikties taviem kursiem, vai kā tās mācības notiek par to dažādību? Principā šobrīd man jāsaka, ka Labklājības ministrija tieši šīs nedēļas ietvaros. Podkāsts gan tik ātri nebūs. Bet principā, jebkurā gadījumā līdz 2027. gada martam, ja nemaldos, visā Latvijā notiks mācības par dažādības vadību, cieņas kods. Var pieteikties, ja? Jā, viņi būs reģionos un tā. Un es varbūt arī ne īpaši reklamēt vai nereklamēt, bet jebkurā gadījumā ir iespēja uzzināt par šiem aspektiem, šiem konceptiem.
Un otrs ir, jā, es arī nekad, ja man svešās organizācijas vai uzņēmumi, es nekad neatsaku, vienmēr rakstu atpakaļ ēpastus, un, ja ir interesi par šo tēmu, noteikti esmu atvērta un gatava arī pastāstīt par šīm tēmām. Un man neapnīk inficēt cilvēkus ar atvērtību un dažādības vadības konceptu. Jo tik tiešām, manuprāt, tie dati, kas ir par Latviju, ir gaužām bēdīgi. Iedomājieties, katrs 4. cilvēks, kurš iet uz darbu Latvijā, zina, ka viņš tiks diskriminēts. Iedomājieties, kas tas ir. 25%. Un tad varbūt, ja mēs neticam datiem par citiem, tad es aicinātu katru cilvēku sev uzdot jautājumu, vai es esmu laimīgs tajā darba vietā, kurā es esmu. Un teiks, kas tā laime un tam līdzīgi. Bet es tiešām cerētu, ka cilvēks jūt gandarījumu tajā darba vietā, kurā viņš ir. Un tikai tādā veidā, ka tu jūti gandarījumu, ka kolēģi nevis tevi kaut kādā veidā tur, ka tu arī vari izmantot savas zināšanas, ka tavā pieredzē ieklausās, ka tavām idejām piešķir vērtību, ka tavas idejas kaut kā varbūt tiek izvirzītas. Un tad jautāju to ātro jautājumu, vai cilvēka iniciatīva, vai tava iniciatīva tiek, kā lai saka, apbalvota vai sodīta. Un sakot šo, man ir prātā uzņēmumi Latvijā, organizācijas, kuras zinu, ka tas notiek, un viņiem viss ir kārtībā. Viņiem viss notiek. Viņiem ir noteikti. Tātad pajautāt sev, vai es esmu laimīgs tajā darba vietā, tajā vidē, kurā es esmu, vai es varu savu potenciālu vislabāk parādīt. Un tas, vai tas ir attālināti, klātienē un tam līdzīgi, tā ir visa tikai tehnika. Ja paskatāmies psiholoģijā, psihoterapijās, tad saka, ļoti daudz cilvēkiem ir ar to būšanu tur nav tik labi, ka gribās kaut ko citu darīt. Bet necelsim šo tēmu augstāk, tur ir citi pētījumi. Tā, ko es teikšu, īstenībā man arī ko ir aizdomāties. Nav tā, ka teikt, ka es visu līdz galam, bet es no šīs dienas bet paņemšu pūrā līdz to. Man jau likās, ka es esmu atvērtība, bet lai neiekāp tajās šķībās, ka es jau zinu, ka man ir atvērtība. Es noteikti varu būt vēl atvērtāk tai dažādībai savā ikdienā uz uzskatiem, viedokļiem, jo reizēm ir bijis tā, ka mums ir runājuši par to atgriezenisko saiti, tas kritiskums vai kritizēt, ir atšķirība, ka varbūt arī biežāk jāieklausās nevis to savu viedokli. Bet cilvēkam ir tā, ka viņš mācās, viņš apgūst kādu laiku, un tad liekas, es kļūstu par ekspertu, un tad tas iestājās. Es taču zinu labāk. Varbūt tas nāk, nepaņemt to pārāk ilgi uz sevi savā ikdienā, bet ieklausīties. Jā. Manuprāt, tas elementārais jautājums, ko patiesībā tāda organizācija labdarības Sarkanais Krusts, un vienmēr tur jautājums, vai pajautājiet, vai tam cilvēkiem, kuriem mēs to zupu dodam, garšo tā zupa. Un to var jautāt par jebkuru pakalpojumu, par jebkuru lietu, ko mēs darām, ko katrs dara, vai tas, kā es to tam otram pasniedzu, vai viņam tas ir. Un tur apakšā ir ļoti liela, vai viņš zina, kas ir tā zupa, vai viņš zina, kas tur ir iekšā, vai viņš saprot, kā tas ir radies, kā tas veidojas. Un tad, manuprāt, ir ļoti, vai tev garšo zirņu zupu, ko mēs tev dodam? Ar to āķis aiz kā. Paldies, Rasma, par sarunu. Paldies, Sigita. Aicinājums, tad tajā ikdienā ikvienam mums varbūt apdomāties, ieklausīties, būt atvērtām, un tad tiekamies citās reizēs. Paldies, atā! Atā!